Bļaļ! Dien visi vilki, man ir ziņas. Es esmu aģents policists tagad. Un daudz noziegumi notika šodien. Kaut kādi. Daudz, es nevaru izskaitīt, tik daudz, kas notika. Un pie vienam. Jūs zināt to spēli Zilais valis, vai ne? Es uztaisīju reakciju pret to, pret to. Labi, tā ir tā lieta. Ir tā, ka, es mēģinu to kancelēt no visas Baltijas, lai šitā ziņa iziet. Ja jūs zināt kādu, kurš zina par Zilo vali, uzreiz sakat, vispār, tu vienkārši spēli nevari vispār pabeigt. 4. tu jau nomirtu nolikt no 9. stāva. Un kādā veidā 20. ir nolikt no 2. Tu joko. Čau visiem te! Killer Keemstar. Un Elīza no kanāls Elīza Ābola un Kristīna Ābola un Kate Petere. Jā, un šodien mēs pastāstīsim par ļaundarus, tādu ļaunu spēli, kas ir pašnāvības spēle. Tikai netirs! Un tā viņas nosaukums ir Zilais valis. Un šo spēli nevajag lādēt iekšā, jo uzreiz, kad jūs izlasīsiet jau pirmo, jūs domāsiet, tā kā pirmo, kas jums tur jāizdara, tā kā tas te, jā. Tagad, kas jums jādara pirmajā ir. Jūs tagad, Dievs, tas ir tik viegli, šitā jau nav ļaundara spēle. Bet, kad jūs pienāksiet pēc 49. jo tur jau būs teikts, kad jums atsūtīs īziņu, kad 50. līmenī būs vienkārši jāuztais pašnāvība. Un tad jūs teiksiet, ak, mans Dievs, ko es iesākšu? Es neteikšu mājās. Es neteikšu mammai. Bet šo spēli nevajag lādēt, jo tas ir briesmīgi. Kom, ja, wat gebeurt er? Harry, hou dich de moeilijk. Oh, hoor, Je moet niet vloeken voor de kinderbieten. Dat hebben ze toch 100 keer. Ja, er staat even een taak gevallen dan. Wat? Ach, stiekem. Jammer. Jo. Oh, ja. Un es jums bišķiņ varu pastāstīt par šo spēli. Nākus no Krievijas, šī spēle ir uz nāvi un pašnāvību. Lūdzu, tāpēc nespēlējiet to spēli. Tā spēle ir nākus no Krievijas, no Krievu sociālā tīkla kontakti, kuru ir radījis kāds slikts cilvēks, kurš grib galināt bērnus. Un tāpat jūs, ja jūs sāksiet, jūs nebeigsiet, jums būs atkarība no tās spēles, un jūs jau tālāk līdz 50. solim, kurš būs pēdējais, un tajā uzdevumā jūs nomirsiet. Čau. Tagad stop. Nesakiet man vairs čau. Tagad esat uzmanīgi. Tagad esiet stop. Šodien mēs parunāsim par vienu tādu spēli, kas ir internetā. Viņu nevar ielādēt telefonos, viņu var ielādēt vienkārši internetā.
Internets tagad ir bīstams. Kāpēc bīstams? Tūlīt pat uzzināsiet. Kids, they're bundles of energy, but they need the right snacks to keep them going. That's why I give my kids Fruity Bars. They're full Pirmkārt, mēs runāsim par tādu spēli Zilo vali. Šitāda spēle ir nāvējoša spēle, kas nevienam nav jāspēlē. Ja tīpaši jums, ja tīpaši man. Šī spēle ir nākus no Krievijas. Kāpēc no Krievijas? Tāpēc, ka Krievija ir bīstama. Guess who's back? Varbūt arī tā spēle ir bīstama. Tā ir tāda spēle, kur tā ir arī nāvējoša spēle. Tur arī tāda nāvīga, kad tu ielaudo to programmu. Nē, tā varbūt nav nekāda programma, bet tev jāspēlē internetā. Tu ieej tajā uz to, bet tu ieej uz to internetu, un tu aizej uz to spēlu, un tad tev tur parādīsies, ka zilais valsts tev liks griezt vēnes. Ja tu nogriezīsi, tad tev vajadzēs nofotografēt, un pēc tam viņš tev liks, kā tev viltens nobrauc. Tad šī spēle nākas no Krievijas, un tagad es jums parādīšu, kā tur notika. Es iegāju Googlē un uzzināju par kaut kādu tādu spēli Zilais valis. Es rakstīju zilais. Es tam zilais valis. Iet. Skaties, zilais valis tādas dzīvniekas. Tie kaut kādu video. Jaunā spēle Zilais valis spoki. Brīdī Latvijas strauji izplatās sociālajās tīklos spēlē Zilais valis numur 1. Tad divas vientulības satikās nāves spēlītāji internetā zēnu un meiteni. Es iegāju šajā lapā, un es uzzināju, ka šī spēle ir ļoti bīstama. Šo spēli spēlējot, tu vari nomirt. Kāpēc tu vari nomirt? Izlasiet, šajā ēkā 13 gadus vecs zēns un 14 gadus veca meitene satikās, lai izdarītu pašnāvību. Ļaunākais gan nenotika, un abi šobrīd atrodas psihiatriskajā slimnīcā. Krievijas jauniešu videolā populāra nāves spēlīta Zilais valis tikus līdz Latvijai pagājušā nedēļā psihiatriskajā slimnīcā nogādāts kāds 13 gadus vecs zēns un viena audze meitene, kuri uzrāpušies Rīgas radiotehnikas monstrā un centušies izdarīt pašnāvību, vēsta LTV 7 raidījums Ļičoņa ģeļo. Zēna mātei Oskanai ir aizdomas, ka uz šādu rīcību abus pamudinājusi tieši spēlīt internetā tās būtība koķeterijā. Ar nāvi Krievijai Zilais valis dzēs jau vismaz 100 pušaus dzīvības. Spēlītājs sastāv no dažādiem uzdevumiem, piemēram, cilvēks sūta viens otram fotogrāfijas ar sagrieztām vēnām, bet visām jābeidz ar reālo suicīdu. Nu tā, tas ir noslēdzies. Ja tu gribi nomirt, tad varbūt tu vari spēlēt šo spēli, bet ja tu negribi nomirt, tad noteikti nespēlē. Es nelikšu linku aprakstā. Es vienkārši jums parādīju un vienkārši neskatāties.
Vienkārši neskatieties. Vispār arī nespēlēt tās interneta spēles. Spēlēt vienkārši uz telefoniem kaut kāds normāls spēlītes. Tie ir kaut kādi challenge. Tur arī tā spēle Latvijā ir ļoti, ļoti nesen iekļuvusi. Tāpēc, lai latvieši arī nomirtu. Viņi nāks visā pasaulē. Un tā spēle ir populārākā Krievijā, bet visā pasaulē viņa nav, viņa tikai Krievijā, jo tie Krievi ir tikai uztaisījuši. Un ja tu esi ļoti labs cilvēks un sargā savu dzīvību, tad spiedi laiku un abonē manu kanālu. Вот. Зилась, ёбаный. Ой. Tādas uz gaismas tas izskatās šādi. Bļaļ!